Sveicināti, cienījamie skatītāji, sveicināti arī radio klausītāji mūsu kārtējā raidījumā no cikla, kas veltīts Jēzus līdzībām. Šajā reizē priecājos mūsu raidījumā būt kopā ar mūsu pastāvīgo raidījumu mācītāju Uldi Liepiņu. Prieks tikties. Un arī mūsu viese ir mācītāja no Adventistu Salcgrīvas un Masladzes draudzes Dagnija Lapa. Labdien! Mani sauc Girts Rozners, un šajā reizē mēs pieskarsimies līdzībai, kas ir aprakstīta Lūkas evaņģēlijas 16. nodaļā. Un es pats to arī lasīšu no Bībeles jaunā tulkojuma. Bet mācekļiem Jēzus stāstīja. Kādam bagātam cilvēkam bija nama pārvaldnieks, kas bija apsūdzēts par to, ka ir iztērējis viņa mantu. Un atsaucis to viņš tam sacīja. Ko es dzirdu par tevi? Dod norēķinu par savu namturību, jo tu vairs nepārvaldīsi manu namu. Bet nama pārvaldnieks pie sevis jautāja, ko lai es daru? Mans kungs atņem man namturību. Rakt man nav spēka, un ubagot es kaunos. Es zinu, ko darīšu, lai pēc tam, kad būšu atcelts no namturības, būtu kādi, kas mani uzņemtu savos namos. Un pasaucis vienu pēc otra sava kunga parādniekus, viņš vaicāja pirmajam, cik tu esi parādā manam kungam? Tas atbildēja 100 muciņu eļļas. Viņš tam sacīja, ņem savu parādzīmi, sēdies un tūlīt raksti 50. Tad viņš jautāja citam, cik tu esi parādā? Tas atbildēja 100 maisus kviešu. Viņš tam sacīja, ņem savu parādzīmi un raksti 80. Nama kungs uzslavēja negodīgo nama pārvaldnieku, ka tas bija rīkojies saprātīgi, tādēļ, ka šī laika dēli pret savu cilti ir saprātīgāki nekā gaismas dēli. Es jums saku, iegūstiet sev draugus ar netaisnības mamonu, lai, kad tas zūd, viņi jūs uzņemtu mūžīgajos mājokļos. Kas vismazākajās lietās uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams, un kas vismazākajās lietās netaisnīgs, tas arī lielās lietās ir netaisnīgs. Ja jūs esat bijuši uzticami netaisnības mamona lietās, kas jums uzticēs patieso? Ja jūs nesat bijuši uzticami citu lietās, kas jums dos jūsu pašu? Neviens kalps nevar kalpot diviem kungiem, vai nu vienu tas ienīdīs un otru mīlēs, vai arī vienam izdabās un otru nicinās. Jūs nevarat kalpot Dievam un mamonam. Tātad tas bija Lūkas evaņģēlijas 16. nodaļa no 1. līdz 13. pantam, un mēs jau lasījām nedaudz tālāk, nekā šī līdzība ir uzrakstīta. Līdzības skan tātad līdz 8. pantam, un tālāk no 9. līdz 13. jau jūs jutāt ir šis te Jēzus komentārs pie tā, ko viņš gribēja teikt. Jāsaka tā, ka gatavoties šim raidījumam un lasot šo līdzību, es jutos divējādi. No vienas puses ļoti tāds intriģēts, ka mēs darbosimies ar tādu līdzību, kas man vienmēr ir izraisījusi ļoti daudz jautājumu un bijusi tāda grūti saprotama. No otras puses arī tāds prieks par to, ka mēs to līdzību, es ceru, kaut kā atrisināsim, dzirdēšu kādus labus viedokļus un iegūsim šīs atbildes, jo tiešām, manuprāt, es nezinu, kā jums liekas, bet šī līdzība ir viena no tādām grūtāk skaidrojamām Jēzus līdzībām, jo šeit ir tas darbojošais persona, ja, šis te nama pārvaldnieks, kas oriģinālā viņš tur grieķu valodā kā ekonomists izklausās. Tātad, ja mēs runātu tādā mūsdienu terminoloģijā, tad te ir tāds firmas izpildu direktors iecelts, kurš ir ekonomists, un viņš ir darbojies, un viņš ir pietverts, ka viņš ir bijis krāpnieks, un tagad firmas boss viņu atceļ, un tagad viņš tā veiksmīgi atlaiž parādus, lai tie, kuriem viņš šos parādus atlaiž, būtu viņam tādi draugi par to, ka viņš viņus ir atlaidis. Un iepratī tam, ka varētu gaidīt, ka tas firmas boss būs ļoti neapmierināts, ka tādā veidā viņš ir apkrāpts vēlreiz. Boss viņu it kā uzslavē un saka, ka viņš ir gudri darījis. Un tādā veidā it kā sanāk, ka Jēzus tādu netaisnu rīcību atspoguļo kā tādu uzslavējumu rīcību. Un tā ir tā grūtā lieta, ko es saprotu šajā līdzībā parādamies. Ja? Kā jūs tiekat galā ar šo netaisnību,
kas it kā atspoguļot kā tāda uzslavējuma rīcība. Man interesē, Dagni, kā tu tik galā to? Bija daudz jāpēt un jādomā, bet manuprāt, kad pirmkārt mums jāatcerās, kad Jēzus ņēma vienmēr tā laika dzīvi, situācijas un tās izmantoja, attēlojot un raksturojot savus līdzības. Jo, ja mēs skatāmies evaņģēlijos, tur viņš stāstīja, ka tur bija, redziet, tiesnesis pilsētā, jūs pazīstiet, un tālāk stāstīja kaut kādu mācību. Tāpat arī tēvam bija dēli un tā tālāk. Tā kā es pirmkārt domāju, ka tā bija klausītājiem pazīstama situācija tās dienās. Ja? Un tāpēc, ja es izmantoju to, lai dotu zināmu mācību. Es nezinu, paldies, Dagnī. Es atkal no jauna šo līdzību ļoti pārdomāju un izvērtēju tieši nākot uz raidījumu. Un secināju, ka šis ir tas sevišķais gadījums, kurā man ir lemts Kristu sajust ļoti tuvu situācijās, kuras šķiet, ka viņš tur nav. Viņš atklāsmes grāmatā ir nosaukts par uzticīgo liecinieku tur sākumā. Tātad tas tiek atgādināts, ka Dievs visu zina, visu pārzina līdz pēdējiem sīkumam. Tas ir vecā derībā tik daudz mums atklāts un jaunajā pats par sevi, un Kristus ir Dievs. Tātad viņš mums atstāsta notikumu, un esam ļoti gandarīts, ka viņš to dara. Ja viņš tā stāsta, tad katra detaļa, kas tur notika, tā arī bija. Jo Kristus pārzina, viņš zina ekonomists, viņš pārzina banku noslēpumus, viņš visu to pārzina, viņš varētu izstāstīt, tāpēc, ka viņš tiešām kā Dievs visu zina. Otra nianses, kas man ļoti saistīja, tas, ka Kristus šī gadījumā tiešām runā uz visiem. Jo līdzību runas veids tika izvēlēts tāpēc, lai tie, kas dzird un nesaprot, tomēr dzird. Tie, kas dzird un saprot, lai tomēr saprot. Un tieši pēc līdzības Kristus sacītais ir domāts tiem, kas saprot. Jo, kad šo gadījumu pašu par sevi tikai aplūko, tad ir tā, kā tu saki, ja? Tas ir diezgan savāds gadījums, vienīgi tad, kad niansi vienu atrod. Kā tā būtu? Un es zinu, kāda man tur atradās. Tas labi, viņš ir krāpnieks, tas ir neizbēgām. Viņš ir arī... Jo no sākuma bija, viņš turpina tāds būt. Viņš turpina tāds būt, jā, viņš ir krāpnieks, bet viņš ir arī interesants krāpnieks. Viņš saka, tā rakti nav spēka, man vienkārši gods ar kaut kāds pašcieņi viņam ir, nevar iet ubagot, jā. Tā kā viņš ir tāds savdabīgs krāpnieks, kurš visu laiku vērtē sevi, savu situāciju, un viņš izvēlās veidu, kurš to lielīpašnieku sasmīdina. Sasmīdina no vienas puses, un otrs puses saka, gan izdomājis gudri. Kādā ziņā? Viņam pašam ir parāda līdz ausīm, ne? Viņš ir, tur ir cauri viņam, ja? Bet viņš ir uzmeties pa lielu draugu un palīgi vēl ar to varas daudzumu, cik viņam ir palicis. Jo tur tanī laikā arī bija savi likumi, un ja šis cilvēks, kuram vēl nav atņemta vara, ja, tomēr rīkojas pēdējā brīdī, vēl kaut ko izdara, ja, tad tas viņa darītais, jā, tas paliek. Un viņš ir nodrošinājis tur tiem diviem parādniekiem, kuri pieminēti, ka vēl kāds bija. Viņš viņiem ir nodrošinājis risinājumu. Un tā ir ļoti pozitīva nianses šeit, ka viņš sācis pa citiem domāt. Viņš tikai pats pa savām izpriecām, lai gan diezgan sautīgi, lai pats sev paglābt. Un tas secinājums, Kristus to pirmo secinājumu, ka šīs pasaules cilvēki ļoti izmanīgi ir savās lietās, ja, un viņa milzīga atdeva un izdoma, ko vēl varētu nostrādāt tā, lai kaut kā izķeparotos. Ja. Es domāju, ka šis gadījums ir vairāk kā interesants. Interesanti, kad es šeit saskatu līdzības ar citām Kristus līdzībām, vienādības pat. Iepriekšējā nodaļā, 15. nodaļā, noslēdzās ar līdzību par pazudušo dēlu. Tur arī šis pazudušais dēls izšķērdēja mantu.
arī teikts 16. šajā nodaļā, kurā šajā līdzībā, ka arī šis pārvaldnieks ir izšķērdējis, nepareizi rīkojies. Jā. Un ja mēs paskatāmies vēl kādu citu Kristus līdzību, kas ir uzrakstīta Matejas evaņģēlijuma 18. nodaļā, arī tur ir kungs minēts, un viņš atnāca, lai ar saviem kalpiem norēķinātos. Un kas tur izrādās, kad tas pārādnieks, viņam bija uzticēta arī zināma atbildība, un viņš bija parādā šim ķēniņam. Jā. Līdzīgi, arī viņš bija izšķērdējis mantu, ja? Tā kā es šeit saskatu kaut kādu dziļāku vienādību ar daudzām citām līdzībām, un tātad izšķērdējis ir, un kā viņi atrisina. Un tad varētu teikt, ka es šeit saskatu šajā līdzībās visās, kā darbojās žēlastība un kā darbojas piedošana. Un tas izpaužas tieši no tā nama saimnieka puses, ja, ka viņš nesoda šo te negodīgo, tieši bet tā. viņš viņu uzslavē. Ja? Viņš viņu uzslavē. Bet tur nav sacīts, ka viņš viņu nesoda. Viņš vienkārši par to rīcību. Jā. Es, piemēram, vairāk... Tu domā, ka tur varētu man būt... nav informācijas, vai viņš sodīja vai nesodīja, vai atlaida, izskatās, ka atlaida. Bet viņš vienkārši to niansīja, tas galvenais īpašnieks, kam viss ir. Viņš tenī saskatīja kaut ko ļoti tādu... Jo tas jau kaut kādā veidā atsaucas arī uz viņa tēlu, ja? Kad šis viņa padotais ir tādu, parādījis arī saimnieku tādā... Izveicīgs cilvēks. Labā gaismā, ka viņš ir tā kā atlaids varbūt. Un viņam arī ir tā saucamās sabiedriskās attiecības. Viņš prot izveidot attiecības, ja? Jo tagad tie... nevis priecāsies par to īpašnieku, ja, ka viņiem ir parāda atlaists, bet tas tik bija, ka tā, ka viņš bija tur pārvaldnieks, tā tik bija. Tā kā tā ir tāda, drīzāk, sabiedrisko attiecību izvērtēšana, bet šeit, Dagni, paldies, ka tu to pascīji. Tas man atgādināja to, ka Kristus tiešām visu izsver. Mēs nevaram pat tādos gadījumos, kur viss liekas galīgi no aplam vai neaplam, kā mēs cilvēki spriežam, ja? Ka mēs visu saprotam un mums viss ir skaidrs. Kristus pāzina visas motivācijas, viņš visus iemeslus pāzina, kāpēc šādi vai tādi ir. Un viņš nekļūdīsies, un viņš nekļūdās savos spriedumos par cilvēkiem un cilvēku motīviem. Un es arī šajā gadījumā to redzu, ka viņš pat izvēlās tādu diezgan sarežģītu gadījumu. Viņš ir tāds komplicēts. Ja? Tāpēc, lai rādītu, ka jā, es varu par šīm lietām runāt ar autoritāti. Man liekas, ka vēl ir, kad, ja mēs paskatāmies, kuras iepriekš jau es minēju šīs līdzības, kad īstenībā, ja mēs paskatāmies par pazudušo dēlu, mēs teiksim, tā ir muļķīga rīcība no tēva. Pieņem dēlu, kurš paņēmis mantojumu, izšķērdējis, un tagad viņam dot nav no mantojuma. Tā ir galīgi absurda muļķīga rīcība. 18. nodaļā Matejas evaņģēlijā, kur pieminēja es šo parādnieku, tas atlaiž tādu parādu par neko. Un arī šeit mēs varētu teikt, ja es paņem tik absurdu piemēru, kā tas var būt? Pārvaldnieks rīkojas nepareizi, un tomēr tas kungs viņu it kā uzteic. Man liekas, ka Jēzus ņem tik krasus piemērus, tādus neparastus, pat cilvēcīgi prātā neuzņemams, lai parādītu kaut kādu dziļāku domu. Es saskatu šeit šo domu piedošanu. Piedošana. Ja mēs saprotam, starp citu šo līdzību viņš teica mācekļiem, kur par pazudušo dēlu viņš teica visiem farizejiem. Te tālāk, 14. pāntā, visi to dzirdēja farizeji, kas bija mankārīgi. Viņi dzirdēja, bet 16. nodaļā teica, ka viņš teica uz mācekļiem. Jā, tā gan ir. Tā klausītāji bija, tad viņš kaut kādu dziļāku, vēl sarežģītāku tēmu paņēma. Un es te saskatu, ka tiešām šis varbūt tās Jēzus gribēja pastāstīt, ka šis kungs ir pats Dievs. Un viņš ir uzticējis pārvaldnieku, pārvaldīt mantu. Un es te saskatu par to, ka mēs esam šie pārvaldnieki. Mēs rīkojamies ne ar savu mantu. Tā ir Dieva manta. Un tieši tāpat kā pazudušais dēls, mēs bieži nonākam pie nepareizas rīcības, mantas izšķērdēšanas.
Un man tā doma ienāca, ka tā varētu būt, ka viņš tagad tālāk atlaiž šiem citiem parādu. Tas pats, kas Matejus 18. nodaļā. Viņam tika atlaists parāds, un viņam tagad vajadzēja atlaist arī saviem līdzcilvēkiem šo parādu. Tā līdzībā mēs lasījām, ka viņš tas, kam tika atlaists lielais parāds, tiem saviem parādniekiem neatlaida. Bet šeit šis pārvaldnieks darīja gudri. Viņš atlaida līdzcilvēkiem parādu. Un interesanti, ka mēs varam saskatīt, ka viņš atlaida ne jau savu mantu, bet tā kunga mantu. Un ja mēs te saskatām šo žēlstības un piedošanas aspektu, tad īstenībā vai tā mēs varam cilvēkiem atlaist viņu grēkus? Tā nav mūsu manta. Jā. Viņš darbojās ar kunga mantu, un mums arī ir uzticēts atlaist saviem līdzcilvēkiem parādu. Un es te pat saskatu tādu ļoti dziļu mācību. Un dabīgi, kad Jēzus uzteica to nama kungu, to pārvaldnieku, ka viņš rīkojies ar svešu mantu ir, jā. Šī gadījumā es varbūt Dagnī gribētu nepiekrist, ka viņš viņu uzteikt, jo ja es pēc tam saku to mācekļiem, uzticība mazās lietās, uzticība tur rāda, ka viņš izvērtē, ka viņš neatbalsta tādu krāpšanu, un viņš tur nav, Kristus nav tādā pusē. Pilnīgi piekrīt. Jā, tur vai ne, bet man ir viena tāda doma, kamēr tu runāji, jā, kad visi šie piemēri ļoti labi, kad Dagnī atgādināja mums cits piemērs, rāda, kad cilvēcīgi, pat cilvēcīgi neatrisināmās lietās, kuri mūsu pašu blēdības, mūsu pašu grēcīgums, viss, kas tik tur nav, vai tas ir pazudušais dēls, vai arī šitais, kas tagad teica, vai Mateja 18. nodaļā, tas, kas viss ir izšķēdējis, un arī ļauns cilvēks, viņš pēc tam savam parādniekam nevar piedot, vai ne? Un tur kā saka, tur nav jēgas nekādas. Dievam vienmēr ir risinājums, viņš visu saprot, viņš pieņem, un viņam ir piedošana. Viņam ir piedošanas iespējas, un tas ir krusta noslēpums. Kad Romiešiem 8. nodaļā, kas būs pret mums? Vai Dievs? Ne. Kāpēc? Tāpēc Kristus miris. Viss ir samaksāts. Un pat sliktus cilvēkus, ja Dievs pieņem, lai viņus darītu labus. Un to tieši apstiprina šajā līdzībā te tālākie panti. Jā, bet man liekas paturpināt, varbūt neizprat to man domu, kad Kristus neuzteic to rīcību nepareizo, bet ka viņš bija gudrs rīkoties, jā, jo tālāk viņš tiešām paskaidro, ka mazās lietās tu būsi uzticīgs, ja tu būsi gatavs piedot mazās lietās savam līdzcilvēkam, atlaist to parādu, kas būtībā, ko tu pats nevar atlaist, tā nav tava manta, tā ir Dieva manta, tad es tevi iecelšu par lielu mantu, par lielām lietām. Un vēl varbūt tās ir tālāk viens teksts, kas man liek tiešām saprast, ka šeit iet runa par Dievu valstību, jo 16. pantā Kristus tālāk saka, kad tur viņš saka, bauslība un praviešu valda līdz Jānim, kopš viņa laika tiek pausta Dieva valstība, un ik viens ar sparu laužās tajā iekšā. Un varbūt, ka Jēzus gribēja parādīt, ka lūk, ja jūs gribat nokļūt debesu valstībā, jums ir kaut kas pilnīgi ārkārtīgi pretējs jāizdara, kā varbūt tās jūs saprotat, kas nav cilvēcīgi pieņemams, vai jūs esat gatavi piedot, atlaist un darboties ar to manu mantu. Jā, paldies, Dagni. Interesanti, es arī pētīju dažus komentārus, un man bija interesanti redzēt, kā cilvēki cīnās ar šo netaisno pārvaldnieku un mēģina pat kaut kā viņu attaisnot un darīt labu, izsakot tādas domas. Varbūt, ka viņš paprasīja mazāk, bet no tā, ko viņš no tā kunga kādreiz bija izkrāpis un sev atstājis, pielika klāt un atdeva kungam pilnu, ko jādod, un tādā veidā kā no sevis varbūt pielika klāt. Vai arī varbūt, ka tur tajā parādzīmē
ietilp arī procenti, ja? Un viņš tagad tas saka, kad viņam ir ar procentiem jādod tās muciņas, un viņš tā kā tos procentus viņam atlaid un tikai to, ko viņš ir paņēmis, ja? Nu, tādi visādi mēģinājumi ir, bet, nu, tomēr es saprotu, ka šī arī ir viena no tām līdzībām, kur mēs saskaramies ar šo te cilvēku vājumu, kā jau tu piesauc, gan to pazudušo dēlu, gan arī tas cilvēks, kas tīrumā to mantu atrod tur tā padomā tomēr, lai tā būtu viņam, ja it kā tā no cilvēciskā viedokļa liekas tāda mazliet tā kā pa sevi padomā vai ne, un tā. Bet man likās, ka viena tāda atbilde varētu slēpties šajā 8. pantā, tieši šī te dīvainā frāze, šī laika dēli pret savu cilti ir saprātīgāki nekā gaismas dēli. Mēs kaut kā tos gaismas dēlus uzreiz attiecinam uz kristiešiem, uz ticīgajiem, bet, nu, ja mēs saprotam, ka Jēzus to līdzību saka laikā, kad nav vēl nekādi kristieši, tad pētnieki tur ir interesanti sakarību atraduši, ka šī tā vienīgā vieta, kur vispār šie vārds tiek lietots gaismas dēli, ka tam ir saistība ar to esēņu sektu. Jūs zinat, ka ir tie farizēji bija tajā laikā, tādas saduķēji, un tā bija tāda esēņu sekta, kuru rakstu darbus ir atklāts, tur Kumrānā 20. gadsimta vidū, kur arī tie iekšējie teksti, un tur atklājas tekstos, ka viņi par sevi runāja kā pa gaismas bērniem. Viņiem bija tāda stingra pārliecība, ka viņi vienīgie patiesie, un kuriem vienīgiem būs tā teikt, Kristus, nu ne Kristus nākšana, bet pasaules gals uz viņiem attieksies, un pārējie visi aizies bojā. Un viņi bija ļoti tādi noslēgušies, ļoti tādi radikāli, ļoti noraidoši, ļoti tādi uz sevi iekšēji vērsti. Ja? Un tagad it kā sanāk, ka Kristus tā kā ironizē, ja? Un viņš saka, nu, būtībā, ja mēs to pārfrāzētu mūsdienu tādā kontekstā, es gribēju pāriet uz to, vai tā līdzība ir aktuāla mums šodien, ka tas, ko Kristus saka, ir tas, ka reizēm pasaules vidū cilvēku savstarpējās attiecības pat izskatās cilvēcīgākas nekā starp tiem, kuri sevi sauc par Dieva izredzētajiem un varbūt kristiešiem. Ja? Tā kā šis cilvēks, lai cik viņš negodīgi rīkojās, viņam pirmajā vietā bija šīs attiecības. Bet bieži vien tiem ļoti taisnajiem un superpareizajiem, ja, ir visur pirmajā vietā tikai taisnība, principi un neredz cauri, teiksim, cilvēkus, neredz attiecības un tādas lietas. Nu, tāds bija tas, ko es atkal paņēmu no šīs līdzes, bet varbūt jums ir kāda vēl pielietojums šai dienai piebilstams. Jā, ar eseņiem salīdzinu, tad eseņiem vēl bija vēl viena tāda, kas sektām ir ļoti raksturīgs iekšējās problēmas. Tas ir ļaunums, jā. Tur viņiem arī tagad pētījumi rāda, kad kaut kad viņi dikti svēti skatījās uz ārdi, tas pats, ka nevar tās iekšējās lietas atrisināt, un tur varēja būt tiešām ļoti sliktas lietas. Bet šis iedziens gaismas bērni, viņš arī tomēr aptver tādu problēmu, kad laicīgie cilvēki ar laicīgajām lietām, jā, viņi rīkojas ar lielāku atdevi, ar milzīgu mīlestību uz pasauli. Viņi visu, ko dara un ko tik nedara, un fiziski līdz pēdējai atdevēji, un intelektuāli saspringt, ka beigās tam nekāda jēga nav. Un tie, kuriem ir mūžības lietas, un eseņiem, starp citu, viņi ļoti liela lieta izdarīja, ka viņi ļoti precīzi kopē rakstus, un viņi mums saglabājuši ir tāds unikāls pierādījums par rakstu uzticamību. Tā kā viņiem ir pieejams tādas milzu lietas, ja, un tieši tai svarīgākajā žēlastība, taisnība un viss tur ir švaki. Neiet. Un šeit gan es esmu satriekts pats par sevīm un arī mums, ka mums tais lielajās lietās, jā, neiet. Mēs it kā mazajās, mazsvarīgajās ar pat mēģinām dzīties pakaļ pasaulē, līdzināties pasaules lietas, lielajās lietās nemaz tāda dedzība nav. Un tur es saklausu Kristus risinājumu. Bet tais pantos tālāk, Kristus visu to nabaga nelietu vai blēdi, ja, viņš noliek pie vietas. Tas mamons, jau tā vienkārši manti. Un bēdējais viņa secinājums, ka tu abām diviem neizkalpos. Ja. Es domāju, ka Kristus tur ir savu pasacījis, ka viņš neatbalsta nekādas krāpšanas. Viņi ir skaidrs bizness, un viņam ir tāds bizness, kurā ir
ir arī debesu valstības gaismas. Man ir bijušas sarunas arī ar draudzes locekļiem dažreiz, un ir visādas problēmas draudzē reizēm un saskarās, un viņš man saka, kāpēc tas tā ir? Es esmu biznesa cilvēks, un es sastopos ar citiem biznesa cilvēkiem, un tās sarunas, un viņš saka, tik gaiši, tik pozitīvi cilvēki, un prieks runāt, liekas, ka kristietis ir pretī. Un tad man ir jārunā reizēm ar kādu kristieti, un es domāju, kas notiek, kur tik drausmīgi negatīvs, kur tik šausmīgi rūtkts un žultains cilvēks man gadījies sarunu biedrs. Problēma ir, jā. Es domāju, ka varētu būt, ka šī līdzība un tie tālākie Jēzus secinājumi, kā viņš atkal visu, kā tu saki, saliek vietā, ir tieši par šo lietu. Kristu nevajag šķirt no šīm lietām, jo viņš ar to piemērāt, ka viņš visu pāzina. To gan izšķērdēšanu, gan parādus, gan kā viņš tur tos parādus aplaiž, kā Kristus visu pāzina. Un tāpēc nevajag viņu šķirt no mūsu laicīgās dzīves. Jā, paldies. Diemžēl mums ir jāpārtrauc šī saruna, jo laiks ir iztecējis mums, un es domāju, ka mēs ļoti vērtīgs secinājums ieguvām no šīs sākotnēji sarežģītās, un es domāju, viņi joprojām ir līdzīgi, par ko vēl var padomāt un kaut kā palauzīt galvu. Bet tiešām šie galvenie principi mums ļoti skaisti izgaismojās. Un saku paldies mācītājiem Uldim Liepiņam. Uz sadzirdēšanos un sardzēšanos. Un arī mācītājai Dagnijai Lapai. Uz redzēšanos. Mani sauc Girts Rozners, un paldies, ka jūs bijāt kopā ar mums arī šajā reizē. Klausieties mūs, skatieties mūs, uz tikšanos nākamajās reizēs. Es ceru, ka šis raidījums jums patika. Un tādēļ atzīmējiet to, tur, kur ir tas īkšķīts. Un ja jums ir kādi komentāri, un ja jūs vēlaties diskutēt, tad jūs varat darīt šajā lapā to. Un arī sekojiet interneta ziņojumiem līdz par tālākiem raidījumiem.